Es zinu, ka katrs no jums šodien jūtās kā pēc labi padarīta darba. Rīgas Tālmācības vidusskolai šis ir jau 7. izlaidums. Pirmie 6 izlaidumi bija pirmais akreditācijas termiņš. Mēs bijām akreditēti uz 6 gadiem jau pašā sākumā. Šogad mēs piedzīvojam kārtējo akreditāciju. Mēs it kā varējām šo akreditāciju saņemt arī automātiski, bet mēs izlēmām tomēr aicināt komisiju, lai mūs izvērtē tiešām reāli, kā tas viss notiek, un saņēmām 12 augstākos iespējamos vērtējumus no 16. 7. izlaidums. Mums jau ir 1200 absolventi, gan 9. klases beidzēji, gan 12. klases beidzēji. Un es domāju, ka pateicoties Rīgas Tālmācības vidusskolai un dibinātājai Ilzei Kalniņai, tālmācības ideja tiešām Latvijā ir kļuvusi pazīstama. Tagad neviens nejautā, kā var iegūt tālmācībā vidējo izglītību vai pamatizglītību. Cilvēki vienkārši nāk un piesakās un saka, vai nu uzzināja internetā, vai man draugi teica, vai man paziņti mācījās. Tā vienmēr mūs jau zina. Es domāju, ka tālmācība tiešām ir ļoti laba iespēja veselai virknei cilvēku. Gan sportistiem, māksliniekiem, strādājošiem ģimenes cilvēkiem, tie 30 gadnieki, kuri kādreiz pamet skolu, nepabeidz, ies vakarskolā. Vakarskolā tomēr diezgan ilgi jāsēž skolas solā. Tālmācībā tu mācies pats, izvēlies pats laiku, izvēlies, cik daudz tu velti katram mācību priekšmetam. Tā ir iespēja, un kā redzams, to arī daudz izmanto. Un patiešām 1200 absolventi, mēs ar to ļoti lepojamies. Tālmācība ir lieliski iespēja mācīties visiem studentiem, kuri atrodas ārzemēs, vai kuri ir kādi sportisti vai jaunās māmiņas. Un šī arī man bija lieliski iespēja mācoties tālmācībā apvienot ar dzīvi Vācijā. Un arī tālmācībā var būt izcilnieki. Esmu saņēmusi medaļu, esmu ļoti priecīga. Un tālmācība ir jauns mācīšanās veids, kas ir izdevies, un esmu laimīga, ka biju šajā skolā. Pirms tam es apguvu izglītību citā izglītības iestādē, profesionālajā, kur es pavadīju 3 gadus. Skola bija laba, nebija nevainas, deva man daudz iespējas, bet sapratu, ka dotā profesija nav priekš manis. Centos nomainīt uz parasto vidusskolu, bet mani neviens negribēja pieņemt. Parastais vidusskolas gribēja vai nu pārcelt uz 10. vai 11. klasi. Izņemot šo skolu. Šī skola man deva iespēju pabeigt šeit 12. klasi kā eksterns, jo liela daļa priekšmetu es jau biju ieguvis galīgās atzīmes profesionālā izglītības iestādē. Tādēļ es izvēlos šo skolu. Skola varētu ieteikt tādiem cilvēkiem, kuri vēl nezin, ko vēlās no dzīves. Šī gada laikā es uzspēju izmēģināt dažādas darba vietas. Es biju arī ticis uz biznesa braucienu uz Vāciju, pārunas vest, komunicēt ar lielām kompānijām, kas, manuprāt, ir vienkārši lieliska pieredze. Ja? Un, ja jūs nezināt, ko jūs vēlaties dotajā momentā no dzīves, es domāju, šeit ir vērts nākt, jo šeit izglītība ir laba, ļoti stabila, var mācīties jebkurā vietā. Viņiem ir e-vide, kur visas grāmatas ir apkopotas, ko es arī izmantoju pats, kad braukāju un lasīju. Tālmācības viena no priekšrocībām ir arī tā, ka iestāties var jebkurā mēnesī, jebkurā laikā. Protams, labāk ir iestāties mācību gada sākumā un iet pēc kopējā plāna, bet mums stājas nepārtraukti katru mēnesi un pat pašās mācību gada beigās vēl nāk un stājas. Tad mēs izstrādājam individuālu plānu, kas tur vēl palicis, lai pabeigtu vienu klasi vai sāk jau nākamo klasi. Mācību process mūsu skolā ir ļoti interesants, radošs. Skolēniem tiek piedāvāta iespēja mācīties attālināti. Tātad, neesot klātienē, komunikācija notiek e-vidē, internetā, izmantojot dažādas saziņas līdzekļus, Skype, webinārus. Skolēniem ir iespēja piedalīties, uzdot jautājumus, komunicēt, tātad viss caur interneta vidi. Mēs skolu izvēlējāmies tāpēc, ka ir viegli apvienot viņu ar sportu, un Rīgas Tālmācības vidusskola ir vienīgā skola, var teikt, kas dod šo iespēju mums pilnveidoties gan mācībās un apvienot to ar sportu. Un tas tieši tas pats iemesls bija vienkāršāk nekā parastu skolu izvēlēties klātienes, lai nebūtu jāmācās ārzemēs. Viena daļa mūsdienās studējošu cilvēku nespēja vairs vienkārši būt ikdienas parastā vidusskolā. Viņi mācās, viņi strādā, viņi pilnveidojās, un šī ir tā iespēja, kas tiek dota cilvēkam sevi izglītot, turpināt izglītot, neapstāties.